Jā, paldies. Tad neatkarības jautājums, kas ir piešķirts regulātoram, ļoti īpatnējs un tiešām pelnījis arī mūsu pētījumā pietiekami lielu uzmanību. Aptaujājot pētījumu ietvaros vairākus ekspertus un politikas veidotājus, mēs nonācām pie secinājuma, ka šobrīd būtu iespējas pozitīvā veidā uzlabot regulātoru neatkarības garantijas, un šeit mēs mūsu uzmanību vērsām virzienā, kas ir saistīts ar to kārtību, kāda tad ir noteikta regulātoru padomas izveidē. Tad, proti, runa ir par to, ka padoma sastāv no priekšsēdētāja un padomas locekļiem, un kādā veidā šīs amatpersonas tiek izraudzīts un iecelts amatā. Mūsu skatījumā esošā kārtība par to, ka tad regulātoru padomas locekļus nosaka konkursu kārtībā, tad izraudzīti kandidāti, kas tālāk tiek virzīti uz apstiprināšanu Saeimā, ir ļoti pareizi. Mūsu skatījumā šī konkursu kārtība tiešām ir solis uz priekšu, lai veidotu regulātoru padomu kā politiski neitrālu institūciju. Vienlaikus mēs redzam to, ka šajā konkursu kārtībā ir tomēr iespējas uzlabojumiem. Pirmkārtām mēs lūdzam arī likumdevēju definēt precīzāku kārtību un prasības, kas ir attiecināts uz padomas locekļu amata kandidātiem. Tas ir viens, kas var tad pretendēt vispār uz iekļūšanu regulātoru padomas sastāvā. Tas ir viens jautājums. Otrs ir pārskaidra procedūra, kādā veidā komisija rīkojās. Mēs arī labprāt sagaidītu atklātu komisijas darbību, kurā būtu iespējas iesaistīties arī nevalstisko organizāciju, citu interesantu pārstāvjiem, lai šī komisijas darbs un arī šo kandidātu atlase nebūtu savā ziņā slepens process. Un, protams, kad arī mēs gribētu redzēt kārtību, kādā tālāk viņi tiek virzīti un kurš tiek apstiprināts, kurš netiek apstiprināts kā iesakāmais kandidāts, jo līdzinējā praksa liecina par to, ka ir bijuši vairākas neskaidrības un vairākos gadījumos, piemēram, 2011. gadā ir bijuši, teiksim tādas radījušas aizdomas vai vismaz metuši šaubu ēnu, ka šie padomas locekļi nav izvēlēti pietiekami korektā veidā un vairāk potenciālai kandidāti ir atstātais, nosīt, varam teikt, aiz borta, kaut kādu nezināmu un īsti nesaprotamu iemeslu dēļ ir bijušas mīklainas atkāpšanās no turpmākas kandidēšanas šajā amatā. Mūsu skatījumā, kā labs piemērs, ko likumdevējs varētu izmantot par pamatu, lai pilnveidot regulātora padomas izveidas kārtību, ir tiesiskais regulējums, kāds šobrīd ir noteikts jau korupcijas novēršanas apkarošanas biroja priekšnieku izvēlē, ir speciāli ministriem noteikumi, kādā veidā izvēlas knapu biroja priekšnieku, kādas prasības viņiem tiek izvirzīts, kā tiek veidota komisija, kā komisija pieņem šo lēmumu, kas var būt līdzdalīgi šajā komisijā un tālāk un tālāk. Un mūsu skatījumā šī procedūra šobrīd ir pietiekami aprobēta un pietiekami augstu novērtējumu, lai šādu pašu instrumentu, lai šādu pašu amatpersonu kandidātu izvēles mērauklu attiecinātu uz regulātoru. Tāpat mēs uzskatām, ka šobrīd paredzētais noteikums, ka ekonomikas ministrija ir tā iestāde, kas organizē šo konkursu, mūsu skatījumā ir vairāk vai mazāk vēsturiski paliek no tiem laikiem, kad regulātors bija ekonomikas ministrijas pāraudzībā. Un, kā zinām, šobrīd šāda pāraudzība vairs neeksistē, un regulators tiešām arī ir zaudējis pēdējo šādu uzraudzības saikni ar ekonomikas ministriju, un līdz ar to mēs arī neredzam nepieciešamību, kāpēc tieši ekonomikas ministrijai vajadzētu būt tai institūcijai, kas organizē šo komisiju, vada tās darbu un virza šos pretendentus uz apstiprināšanu Saeimā. Mēs uzskatām, ka šāda veida jautājumi būtu uzticami ministra kabinetam, valsts kanclē, kas ir mūsu skatījumā, kurā ir pārstāvēti vairāk politiskie spārni, nevis tikai viena ministrija, kurā visdrīzāk būs viens politiskais spēks pārstāvēts. Un šādā veidā tad piešķirot šīs tiesības organizēt šādu konkursu ministru kabinetam, būtu piemērotāks un mūsu situācijā, teiksim tā, labāks risinājums, kas samazinātu politiskās ietekmes iespēju regulātoru padomē. Un visbeidzot par padomas izveidošanas kārtību mēs uzskatām joprojām
neraugoties uz regulātoru varbūt sākotnējiem iebildumiem par to, ka regulātoru padomas locekļi būtu izraugām pamīšus un ieceļam amatā, respektīvi izvairīties no situācijas, kad vairāk padomas locekļi tiek iecelti padomē vienlaicīgi. Un 2011. gadā mēs redzējām, ka, lai gan iepriekšējiem padomas locekļiem termiņš beidzās dažādos laika periodos, tomēr vairāki padomas locekļu kandidāti tika virzīti vienā kopumā, kas radīja arī aizdomas par to, vai šo personu izvēle tomēr nav politiskās vienošanās rezultāts. Mēs uzstam, ka arī šādā veidā nosakot šo pamīšus padomas locekļu izvēlēšanos, izvēle būtu tikt samazināta politiskie riski regulātoru neatkarības darbībā. Nākošais jautājums, ko mēs apskatījāmies arī pētījumā, ir par regulātoru budžetu veidošanos. Proti, pavisam neliels ieskats, tad šobrīd regulātors tiek finansēts no regulēto sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iemaksām, kuras tiek aprēķināts ņemot vērā šo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju apgrozījumu. Mēs pētījuma gaitā nekonstatējām, un šādā ziņā mums tiešām jāpiekrīt regulātoram un arī ministrijas pārstāvjiem, ka mēs nekonstatējām, ka līdzinējā periodā būtu konstatējumi kāda veida lēmumu, ko regulātors būtu pieņēmis, esot interešu konflikta stāvoklī dēļ šādas finansēšanas schēmas. Bet vienlaikus mēs arī uzskatām, ka situācija, kad šādas iemaksas tiek aprēķināts no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja apgrozījuma, tomēr saglabā zinām perspektīvu risku uz priekšdienām, proti varbūt situācijas, kad regulātors ir ieinteresēts savas regulēšanas funkcijas īstenošanā, un mūsu skatījumā arī šāda veida šaubu novēršana tomēr būtu pietiekams iemesls tam, lai regulātors, un es domāju, varbūt arī šeit vairāk Zābals kungu skatos kā ekonomikas ministrijas pārstāvi, tomēr domāt, kā tad mainīt šo budžetā veicamo iemaksu aprēķinu kārtību. Mums pēc būtības nav nekāda iebilduma, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji ir tās personas, kas uztur regulātoru, bet jautājums par to, kā ir nosakām šīs iemaksas pēc kādiem principiem. Mūsu skatījumā ir iespējas atrast pozitīvus risinājumus. Mēs pētījumā neesam piedāvājuši viņus, jo tas arī nav mums mērķis bijis dot galīgi izstrādāt priekšlikumu, bet mēs redzam tomēr šīs perspektīvas šajā virzienā, un mēs arī sagaidām, ka šis darbs tiks turpināts. Tāpat mēs vērtējām neatkarības nodrošināšanu caur rezerves fonda izveidošanu, proti mēs uzskatām, ka konkrētajā gadījumā ir iespējams un arī mūsu skatījumā pamatoti nepieciešams domāt par to, ka regulātors savā budžetā paredz arī zinām rezerves fondu, kurā tiek veikti uzkrājumi, kas nodrošina regulātora darbības finansēšanai nepieciešamos līdzekļus ilgtermiņā un jebkādu svārstību rezultātā pēkšņu netraucētu regulātoru darbību. Šāds fonds arī noteikti būtu vērtīgs arī īpašiem izņēmumu gadījumiem, ja tiešām ir noticis kāds administratīva akta atcelšanas gadījums, kā rezultātā ir regulātoram radies kaitējuma atlīdzinājuma pienākums. Arī šeit rezerves fonds būtu noderīgs, lai nodrošinātu iestādes pilnvērtīgu darbību netraucētā režīmā. No manas puses viss, tad man kolēģi Dacīrula. Jā, es pabeigšu prezentāciju par tiem diviem pēdējiem atlikušajiem punktiem, taču es gribētu pateikt paldies Irkļa kungam par to, ka viņš tikko izdarīja vienu burvīgu lietu iepriekšējā bloka laikā. Viņš prezentēja slaidu, kurā viņš stāstīja par to, ko regulātors ir izdarījis šī gada laikā. 16 siltuma tarifu projekti ir izskatīti, un tātad viņš parāda rezultātu, ko viņi ir samazinājuši, ko viņi ir palielinājuši. Tā ir apsveicama lieta nākt un stāstīt sabiedrībai, ko jūs darat. Un tiklīdz sabiedrība ir informēta, tiklīdz sabiedrība saprot, ko jūs darat, un tiklīdz sabiedrība to arī attiecīgi uztver, jūs tādā veidā stiprinat paši savu neatkarību sabiedrības acīs. Un ar sabiedrību es šajā gadījumā saprotu ne tikai patērētājs, bet ar sabiedrības saprotu jebkuru no mums arī pašu siltumu, teiksim, ražotājs un elektrības ražotājs.
Un tātad šī pētījuma ietvaros mēs esam sapratuši, un konstatējuši, ka, lai arī formāli mēs varam piekrist, ka direktīvas prasības ir izpildītas, un regulators ir nodalīts, un regulators ir neatkarīga iestāde, jautājums ir par šīs te neatkarības uztveramību sabiedrībā, atpazīstamību, un par to, ka vai gan nozares pārstāvi, gan arī patērētāju pārstāvi regulātoru uztver kā neatkarīgu, uztver kā tādu, kas apvieno augstu profesionalitāti, ir objektīvi, ir neinteresēti, ir kompetenti savos lēmumos, spēj viņus argumentēt, spēj viņus pamatot un izskaidrot. Un šī ir tā joma, kur mēs redzam, ka šī faktiskā neatkarība ir tā, kas būtu stiprināma, jo formāla neatkarība ir pietiekama. Un līdz ar to mēs ļoti labprāt redzētu ne tikai šodien un šeit vienu slaidu, bet mēs ļoti labprāt redzētu un ieteiktu arī turpmāk plaši strādāt uz to, ka jūs vienkārši esat atpazīstami sabiedrībai, kā eksperti, kas nebaidās komentēt savus lēmumus, kas dod skaidrojumus sabiedrībai populārā veidā un saprotamā veidā. Tieši tāpat mēs redzam, ka jums ir ļoti, ļoti plaša zināšana bāze, jums ir profesionāļi, kas pie jums strādā un nenoliedzam, viņi pārzina savu jomu. Tas, ko mēs labprāt redzētu, ka valsts no tā iegūst vairāk. Un līdz ar to mēs labprāt redzētu, ka regulators daudz vairāk iesaistās ar plašāku iniciatīvu, ar skaļāku vārdu, ar skaļāku varbūt publicitāti iesaistās dažādos jautājumos, kur tiek plānota šī enerģētikas politika, kur tiek plānota turpmākā attīstība, kādā veidā enerģētikas nozarei kā tādai funkcionēt, ko mums darīt, kas būtu labākie risinājumi, jo regulators ir tas, pie kura šī informācija krājās. Regulators ir tas, kuram ir iespēja izdarīt secinājumus un redzēt, ka nevis esošā metodika pati kā tāda varbūt ir slikta, bet varbūt mums ir kaut kas jāuzlabo praksē, piemērojot šo metodiku. Mēs redzam, ka ir iespējas uzlaboties varbūt šajā aspektā vai šajā, tad mēs ejam pie attiecīgās, ministrijas, mēs ejam pie ministru prezidenta, mēs sakam, ka mēs redzam šādu te uzlabojumu iespēju, mēs prasam, kā neatkarīgi iestādi, mēs prasam, lai tie, kuriem ir šīs tiesības un pilnvars konkrēti rīkoties un sagatavot, teiksim, normatīvos aktus vai to grozījumus, lai viņi strādā noteiktā virzienā. Un plus vēl, protams, regulators tad dotu savu profesionālo atbalstu, ieguldījumu tā pamata izveidošanā. Un redzot aktīvu regulātora darbību šajos divos virzienos, viens ir šī publicitāte attiecībā uz sabiedrību, un otrs būtu šī nozares plānošana un iesaistās varbūt aktīvāk tiesiskā regulējuma, gan izstrādāšanā, gan iniciēšanā, gan varbūt, teiksim, citu institūciju sagatavot dokumentu projektu komentēšanā. Mēs šādā veidā redzam, ka jūs varētu tiešām daudz vairāk stiprināt šo savu faktisko neatkarību. Un ar likumdošanas iniciatīvu, ja mēs viņu tā varam nosaukt, likumdošanas iniciatīvu mēs šeit skatāmies plašāk, nevis tikai attiecībā tieši, teiksim, uz tarifu noteikšanas metodiku, būtu jūs paši kompetents, bet, teiksim, elektroenerģijas un enerģētikas likumi, bet kaut vai šis pats šodien kustinātais jautājums par komerc noslēpumu, kaut vai šis pats šodien kustinātais jautājums par informācijas atklātību. Mēs redzētu un labprāt aicinātu regulātoram izteikt šo viedokli, iet pie attiecīgi, teiksim, šajā gadījumā pie Tieslietu ministrijas un stāstīt, vai jūs tur redzat problēmu vai nē. Ja jūs viņu redzat, tad kā jūs redzat un kā jūs piedāvājat, kā jūs viņu varētu pilnveidot. Un šī aktivitāte un šī teiksim, iniciatīva no jūsu puses, es domāju, būtu arī vērtīgs ieguldījums Tieslietu ministrijas darbā, jo Tieslietu ministrijai savukārt nav pieejama tā informācija, kas ir pieejama jums. Un tādēļ šādā veidā sadarbojoties un esot daudz aktīvākiem un plašākā kontekstā, nevis tikai par plikiem tarifiem, mēs redzam, ka jūs varētu kļūt arī atpazīstami kā eksperti, arī atpazīstami kā neatkarīgi iestādi, un jūs tiešām piepildītu šo neatkarīgās iestādes statusu ar reālu saturu, nevis tikai ar formālu izkārtni, ka jūs esat neatkarīgi. Tā kā mēs no savas puses tiešām visus pētījumā apskatītos jautājumus pārsvarā esam skatījuši no tāda viedokļa, ka mēs aicinam uz diskusiju.
Mēs nekur neizvirsam kategoriskas prasības, mēs vienkārši norādam uz problēmām un mēs aicinām uz turpmāku diskusiju. Un kā mēs šodien redzam diskutēt, mēs visi esam gatavi, un tad mēs vēlreiz atkārtot izsakam šo te aicinājumu, ka varbūt regulators varētu tieši šādā veidā uzņemoties iniciatīvu, organizēt kaut kādas pirmās tikšanās un seminārus ar visām iesaistītajām personām un interesētajām personām par to, ka skatāmies, ko mēs varam darīt gan tarifu jomā, gan neatkarības jomā, gan likumdošanas pilnveidošanas jomā un tā tālāk. Tā kā aicinājums uz diskusiju būtu mūsu tā kā prezentācijas noslēgums no mūsu puses. Paldies. Jā, varētu tur atlikušos 2 slaidus. Tas būs pie budžeta vai ne? Nākošo. Jā. Jā, tad par regulātoru neatkarību. Tad tik tiešām kopš pagājušā gada augusta regulātors ir iegūst sev jaunu statusu. Mēs esam neatkarīgi iestādi un status ziņā pielīdzinām būtībā Finanšu kapitāla tirgus komisija vai Latvijas bankai. Un savā darbībā es kā padomus loceklis arī pilnībā šo neatkarību arī izjūtu. Es neesmu visā savā darbības laikā saņēmis nevienu norādi no augšas vai kā savādāk mēģināts tikt ietekmēts ar saviem lēmumiem un principā var pieņemt savus lēmumus pilnīgi pastāvīgi un tas ir novērtējums diezgan pozitīvi. Runājot par padomus locekļu un priekšsēdētāju atlases kārtību, man nebūtu pareizi pārāk daudz šo jautājumu komentēt, jo tas būtu tikpat kā rakstīt pašam sev, tā teikt, kritērijus un nolikumu tam, kā man apstiprina amatā. Bet katrā ziņā es domāju, ka izmaiņas šeit ir iespējams noteikti, un arī tas, ka pieminētās izmaiņas, ka mēs vairs neesam ekonomikas ministrijas pāraudzībā, un ka tas arī varētu būt viens no pamatiem, lai mainītu šo kārtību. Un tiesībā ir ministra kabineta lauciņš, jo likums nosaka, ministra kabinets rīko konkursu, savukārt ministra kabinets precīzi noteikti šo kārtību, un tā varētu būt arī līdzīga kārtība, kā tas ir korupcijas novēršanas apkarošanas biroja gadījumā. Tā kā tā, protams, ir diskusija, bet adresāts visdrīzāk ir nevis pats regulātors šajā gadījumā, bet ministra kabinets vai likumdevējs. Tālāk par budžetu. Te ir arī redzams viens slaids, un tas, tas, kas regulātoram bieži ir pārmests un bijis savukārt kā mīts par to, ka mēs esam interesēti pieņemt augstākus tarifus, lai būtu lielāks budžets, un tad mēs varētu vairāk tērēt. Šajā slaidā ir redzams gan līdz 2010. gadam, bet, principā tā tendence ir acīm redzama, kā ir pieaudzis regulējuma uzņēmuma apgrozījums un kā ir mainījies mūsu budžets. Uzreiz gribu pieminēt, ka apgrozījums nav pieaudzis tādēļ, ka ir šausmīgi sadārdzinājušies tarifi. Apgrozījums ir pieaudzis tādēļ, ka 2009. gadā mums nāca jaunas funkcijas klāt, proti visi pašvaldību regulētie līdz tam uzņēmumu, visi siltuma apgāde plus ūdens apgāde. Un tas ir radījis šo te straujo lecienu regulējumu uzņēmumu apgrozījumā. Savukārt mūsu budžets, līdzīgi kā visur valsts pārvaldē, krīzes gados pat samazinājās, nevis palielinājās pieaugot funkcijām, un būtībā nav redzama pilnīgi nekāda korelācija starp tarifiem un mūsu apstiprināto un mūsu budžetu. Varbūt arī nākošo slaidu varētu parādīt. Jā, tad, ja runājam par tarifu sasaisti ar mūsu budžetu, tad tikai nedaudz vairāk kā 30% no apgrozījuma regulējumiem uzņēmumiem, kur maksā mūsu valsts nodevas, ir saistīti ar tarifu lēmumiem. Tātad, var rasties priekšstats, kad mēs tikai tarifus apstiprinām, tā nav, mēs veicam arī tirgus uzraudzību telekomunikācijās. Šobrīd lielā mērā tas notiek arī elektroenerģijā un pārmaiņas tur tikai turpinās. Tā kā mums funkcijas no tādas iestādes, kas stiprina tikai tarifus, mums pāriet arī uz tirgus uzraudzību. Par telekomunikācijām mēs, kā zinām, vairāk priecājamies par to, ka mūsu izmaksas samazinās, nevis palielinās. Un šeit parasti par regulātoru sūdzības nav izskanējušas, un dažreiz pat cilvēki nav pamanījuši, ka mēs to regulējam, bet liela daļa no šī te iemaksām veido arī nevis lēmumu par tarifiem, bet no tirgus uzraudzības izrietošu pienākumu pildīšanu. Ja mēs gribam piesaistīt šo te budžetu kaut kādiem citiem rādītājiem, tad, protams, vajadzētu zināt, par ko tad ir runa, jo mēs varam diskutēt par pārmaiņām, bet tad ir tiešām jābūt skaidrībai, par kādām pārmaiņām mēs runājam.
Visbeidzot, varbūt, kā tika atzīts pētījumā, ka tam nav tieši sakara ar mūsu lēmumiem un kad mūsu lēmumi tieši neiespaido mūsu budžetu, tad es gribētu vēlreiz pasvītrot to, ka ne lēmumu par to, cik ir maksimālā valsts nodeva, ko pieņem Saeima caur likumu, ne lēmumu par to, kāda ir faktiskā valsts nodeva, kas ir mazāk par maksimālo, ko pieņem savukārt ministra kabinets. Ne lēmumu par mūsu budžetu, kas tiek stiprināts ar ministra kabinetu un visbeidzot apstiprināts Saeimā kopā ar valsts budžetu, nevienu no šiem lēmumiem mēs regulātors nepieņemam. Respektīvi, mums nav tiešas ietekmes nevienā no mūsu budžeta izdevuma vai ieņēmumu pozīcijām. Visas šīs pozīcijas par visām šīm ieņēmumiem un izdevumiem gala lēmumi ir Saeimai, ministra kabinetam, nevis regulātoram. Līdz ar to arī nākotnē, godīgi sakot, ir grūti saskatīt, kādā veidā mēs ar saviem lēmumiem varētu palielināt savu budžetu, vai kādā veidā mēs varētu ar saviem lēmumiem palielināt savus ieņēmumus. Tā kā vēlreiz šis mīts ir jānoraida kā nepamatots. Par likumdošanas iniciatīvām un regulātoru aktīvāk iesaisti šajā procesā. No pētījuma brīžiem rodās sajūta, ka regulātoram jābūt gan kā galvenai institūcijai, un secinājumos arī minēts, kad arī ministrijai vajadzētu piedalīties. Un droši vien, kad ir otrādi, ir tā, ka ministrija ir galvenā politikas veidotāja, un regulātoram būtu jāpiedalās. Un patiesībā to mēs arī darām. Un ministrijas pārstāvs noteikti to varēs apliecināt, kad būtībā neviens nozīmīgs normatīvais akts enerģētikas jomā neiziet cauri bez regulātora atzinuma. Un es domāju, ka piekritīs arī, ka regulātora atzinumi ir ne tikai formāli, bet arī pēc būtības, un dažkārt pat ir jārīko speciāls tikšanās un diskusijas par to, kādam ir jābūt pareizam regulējumam. Un tāpat notiek intensīva komunikācija ar citām ministrijām, satiksmes ministriju un vidas reģionālā attīstības ministriju, caur kurām mēs arī rosinam savas iniciatīvas un piedāvājam savu viedokli pie likumdošanas iniciatīvām. Tā kā tas viss notiek, un varbūt var piekrist, mēs to nedaram skaļi, katru reizi nenākam ar preses relīzi vai nesam pie krūtīm, ko tik mēs neesam izdarījuši. Varbūt, ka vajag vairāk, bet tas jau tad ir tāds publisko attiecību jautājums no šāda viedokļa. Bet piekrītu, ka droši vien, kad vienmēr var censties darīt vēl vairāk un vēl labāk, tā kā skatīsimies, un īpaši šobrīd, kad nākošais gadu varēs vaļā tirgus mājsaimniecībām un nāk iekšā Nordpool birža, noteikti jau šobrīd mēs komunicējam aktīvi ar ministriju par šiem jautājumiem un nākam ar saviem priekšlikumiem un iniciatīvām. Paldies! Man liekas, turpināšu tur, kur Rolands beidza. Jā, mums faktiski ir ļoti laba sadarbība. Dažkārt liekas, ka pārāk labi no tā viedokļa, ka mēs esam ieslīguši bieži vien tādos principiālos pozīciju karos ar regulātoru un zaudējuši nevienu nedēļu. Bet bieži vien tas ir rezultējies ar kvalitatīvākiem normatīvu aktu projektiem, kas mums iet ministra kabinetā. Arī šodien faktiski tikko nācu no mūsu 2 stundu sarunas par jauniem atbalsta mehānismiem, atjaunojumiem energoresursiem. Un tur es arī vēl galvu neredzēju, bet mazliet jāapskauž Rolands, es gribētu būt noteikti viņu vietā, kontekstā tā, ka šobrīd regulātors dēļ šīs neatkarības, viņš ir spējis piesaistīt ļoti labus speciālistus, kur mēs noteikti atpaliekam no vismaz finanšu ziņā. Un tas jau vien parāda jūsu speciālistu pieredzi un augsto raudzi. Man liekas, vismaz 3 bijušie ilgie departamentu direktori no dažādām ministrijām ir jūsu regulātorā atslēgas pozīcijās. Par padomus locekļu izvēlu tikpat grūti komentēt, jo es esmu bijis pēdējās konkursu komisijas loceklis, lai arī jāsaka tā, ka noteikti jau vēl pastāv kaut kādas iespējams, ka tas ir izcināms tiešām caur ministru kabinetu, bet ņemot vērā, ka gala lēmumu pieņem Saeima, tad to kontekstu jau noteikti ir jāskatās plašāk, un tas tomēr būs politisko partiju lēmums galu galā, un tur ir grūti komentēt par tām iespējām. Un līdz ar to kopumā
mūsu iespējas ir, ka šie pēdējie grozījumi, lai arī mums arī grūti gāja ar šiem neatkarības jautājumu, kur daži mūsu eksperti joprojām uzskata, ka regulātoram šobrīd ir pārāk liela neatkarība un neviens viņus neuzrauga un tas diskrētums ir pārspīlēts, bet kopumā man liekas, ka tas ar šiem grozījumiem panākts tik daudz. Un līdz ar to šobrīd tā mūsu cerība ir, ka mēs arvien labāk iestrādāsimies šī jaunajā režīmā, ka regulators ir pilntiesīgs viedokļu paudējs un vismaz no formālā gala tas ir jūtam, redzam, ka samazinās kaut kādas ietekmēšanas iespējas ikdienas darbā mums. Paldies. Paldies. Jautājumi par neatkarību? Lūdzu. Jā, man ļoti patikās paldies Cīrulas kundzei par to, ka viņa patiesībā vienā teikumā norezumēja visu pamatu problēmu, ka nav problēma ne regulātoru neatkarībā, ne tarifos, nekur, bet patiesībā problēma ir tieši komunikācijā ar sabiedrību, ka mums iztrūks tieši šī saiknes, ka kāds nāk un mums stāsta un vienkāršiem vārdiem izskaidro. Bet runājot konkrēti par pētījumu, es ļoti atvainojos Cīrulas kundzei, Bērtrēt kungam un Vēlnai, bet man ir skumji skatīties, ka jūs pat nāc uzskatījuši par nepieciešamu izlasīt likumu par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem, neesat izlasījuši enerģētikas likumu, neesat izlasījuši kabinetu noteikumus. Jūs runājat par neatkarību un tajā pat laikā jūs sakat, ka būtu labi, ja konkursu komisija veidot ministru kabinets, kur ir pārstāvēt vairāk politiskie spēki un tas nonāk politiskās vienošanās rezultātā. Ja ir politiskā vienošanās, tā vairs nav neatkarība. Saskaņā ar likumu ir tā, ka patiesībā vienalga, kas ir konkursu komisijas rīkotājs un kas organizē šo konkursu un izvērtē, bet ministru kabinets jau tieši arī ir tas, kas virza šos visus locekļus apstiprināšanai Saeimā. Un Saeima ir tā, kas pieņem galu lēmumu. Un tā mazliet kaut kā jocīgi tas viss izskatās. Un savukārt runājot par neatkarību, es gribētu pateikt, ka to arī 3 gadus atpakaļ DG Trends vērs gan ekonomikas ministrijai, tas ir Eiropas komisijas enerģētikas ģenerāla direktorāts vērs uzmanību gan ekonomikas ministrijai, gan regulātoram, gan Saeimai, kur bija 3pusē tikšanās, gan arī šāda pat uzmanība ir vērsta Eiropas regulātoru asociācijas ziņojumā, ka Latvijas regulātors neskatoties pēdējiem grozījumiem, diemžēl nav uzskatāms par neatkarīgu regulātoru, jo Latvijas nacionālajā likumā ir paredzēts, ka Saeimai ir tiesības atsaukt regulātoru padomas locekļus. Un pilnīga neatkarība ir tieši šī iespēja neatsaukt, ja vien nav krimināla noziegums un spēkā stājies tiesas spriedums. Paldies. Tu varētu atbildēt? Nu jā, es varbūt īsumā varu tomēr atbildēt. Mēs esam gan lasījuši, gan likumu, gan arī noteikums, gan vispār, jo attiecībā uz šiem padomas locekļiem tas mūsu ierosinājums jau tieši ir, ka to būtu jādara profesionāļiem vienkārši, lai šo sabiedrības uzticamību veidot šim konkursam, gan sabiedrības, kas to vērtē, gan sabiedrības, kas ir gatava pieteikties, tā situācija, kur nav skaidrs, kurš vispār šādu konkursu komisiju izveido, kāds ir šobrīd jau SMK noteikumos, kas nosaka šo kārtību, kur nav skaidrības, kādi tieši ir kritēriji, kādās kārtās, vai būs intervijas, vai būs rakstot jautājumi, kur nav šīs skaidrības sabiedrības uzticamība neveidojas. Un vienā no tiem konkursiem, kas notiek 2010. Gada beigās, mēs zinām, ka viens no uzvarētājiem bija Mārtiņš Roze, kur pēc tam, acīm redzot, viņam bija jāatrod kāds darbs, un tas arī tika atrasts, bet tas nebija beigās regulātors, jo ekonomikas ministrs tolaik Kampers vienkārši ļoti ilgstoši nevirzīja viņu tālāk uz apstiprināšanu Saeimā. Respektīvi, mūsuprāt, pirmkārt, varbūt tas arī tā kopumā, arī par to pašu budžetu, runājot, mūsuprāt, ir jautājumi, kur ir nepieciešams vienkārši tā kā pārmainīt kaut kādu uztveri un tā kā tas ārvalstu ārs ribrendoties. Un šie ir 2 no tiem būtiskajiem jautājumiem, kur sabiedrības uztvere ir tāda, kāda viņi ir. Un, ja jūs parunājat jebkur apkārt par budžetu, jūs dzirdat gan no laikraksta redaktoriem, gan no visiem citiem tieši to pašu, ko jūs dzirdat no cilvēkiem uz ielas. Un tur ir jautājums, kur nav izdevies izskaidrot, ka tas tā nav ar to budžetu. Un līdzīgi ar padomu, manuprāt, šis tāds jautājums. Tāpēc, es tā kā nepiekrīstu. Lūdzu, vēl jautājumi? Negribētu monopolizēt šo stūri, bet es gribētu teikt to, ko es faktiski intervijas laikā pateicu. Es domāju, ka vienpartijas sistēmā varbūt nebūtu jautājums par politisko izvēli, bet
daudz kolēģi valdībā nav iespējams izvairīties no politiķu iesaistīšanās, un Saeima tomēr arī ir politiska pārstāvniecība. Latvijas iedzīvotāji nemaz neuztrauc, ka regulators komunicētu ar politiķiem, ka viņš ņemtu vērā Latvijas politiskās problēma jau ir ar uzņēmumiem. Uzņēmumi ir politizēti. Uzņēmumi nāk ar investīciju plāniem, kurus ir akceptējuši vai neakceptējuši viņu īpašnieki, un viņi nāk ar tarifu projektiem, neregulators. Tā kā mums tiek galā ar labu uzņēmēju pārvaldi, un es domāju, ka tad tīri automātiski arī jautājums par regulātoru nostāsies savās vietās. Es tikai gribētu pajautāt, kā regulātors domā, kas būtu labākais viņa sarunu partneris jautājumā par mājsaimniecību patērētāju tarifiem, var jābūt arī par rūpniecību, jo man kaut kā neizskatās, ka rūpniecība pārstāv kvalificētas institūcijas, kuras ved ar jums sarunas, bet varbūt par mājsaimniecību. Tas ir turpinājums tam, ko es teicu, kad vajadzētu tātad vajadzētu to padarīt tomēr par institūciju un viņai iedot spēju, jo citādi jau to atklātību nevar nonest sabiedrībā. Es noteikti atbalstītu patērētāju lielāku iesaisti, bet te ir liels jautājums, vai mēs varam šādu institūciju izveidot, vai tā arī nav jāparedz kaut kādā likumdošanas bāzē. Jo es pilnīgi iedomājos, ka mēs varētu uztaisīt tādu atsevišķu kabinetu vai nodaļu mums, kur sēž tikai patērētāji, bet man liekas, ka valsts kontrola varētu šito te neakceptēt gadījumu. Tur varētu būt zināmas problēmas, tā kā tam ir, laikam mēs ar savu metodiku šito neatrisināsim. Bet citādi, protams, mēs esam atvērti, lai tiktos ar patērētājiem, diskutēt par šiem jautājumiem, un nevalstiskais sektors, un Delna, un viss pārējie laipni aicināti un esam atvērti. Bet es domāju, ka mēs tādā institūcijas līmenī to nevaram īsti atrisināt. Labi, man tas ir jāpārbauda, jā. Tomēr noderēs pieredzēji. Regulātora sastāvā bija patērētāju komitejas pārstāvis. Viņš komisijas sēdēs pieaicināja jebkurus divus patērētāju grupu pārstāvis. Patērētāji redzēja absolūti visu, ko runāja komisijas locekļi, kādas lēmumus viņi pieņēma, kā balsoja. Aiz durvīm gaidīja žurnālisti. Tā strādāja 4 gadus. Es katrā ziņā es neredzu nevienu šķērsli šobrīd patērētājiem būt klāt un pārstāvētiem. Nevienu šķērsli. Jā, jo es pieņemu, ka tiem cilvēkiem netika par to maksāt algu, ka viņi sēdē, vai tika? No valsts budžeta? Labi. Jā, tas bija Saeimas lēmums, nevis regulātora lēmums. Tie, kuri nerunā mikrofonā, nedzird tiešraidē. Lai tomēr gaisinātu to mītu par to, ka regulators ir ieinteresēts augstākos tarifos, jo tas palielina uzņēmumu apgrozījumu un attiecīgi viņu ieņēmumus, es gribētu pajautāt, kā pētnieki tomēr nonāca pie secinājuma, ka regulators neatrodās tiešā interešu konfliktā šajā situācijā. Kas bija tie pierādījumi, ko jūs redzējāt? Mēs principā vērtējam to informāciju, ko regulators mums sniedza saistībā ar budžeta veidošanos un arī to slaidu, ko rādīja iepriekš. Mēs arī skatījāmies finanšu pārskats, ko bija sagatavojis regulators iepriekšējos gadus. Bet šeit ir jāņem vērā tas, ka interešu konflikts var būt divās stadijās. Viņš var būt reāls konflikts, viņš var būt šķietams konflikts. Un tas, ko labas pārvaldes gadījumā vajadzētu rīkoties iestādē, viņai vajadzētu izvairīties no abiem šiem interešu konfliktu veidiem. Ne tikai no šī reālā, bet arī no šķietamā interešu konflikta. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, kā regulātoram jāiemanto sabiedrības uzticība, un sabiedrībai nevar būt nekāda veida šaubas par to, ka regulators pieņem savus lēmumus korekti un bez ieinteresētības tajā gala rezultātā. Šādai pārliecībai ir jābūt. Un esošais mehānisms
viņš tomēr šādu šaubu ēnu met, un mēs pie šādiem apstākļiem mēs joprojām uzturam mūsu prasību, ka šāda veida budžeta finansējums tomēr princips būtu jāmaina un jāpārskat, jāmeklē veidi, kā novērst šīs potenciālās šaubas. Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Lūdzu, Takla Žabova. Es Latvijas patērētāju interešu aizstāvis asociācija Takla Žabova. Es gribētu tomēr ieviest skaidrību par šo te komiteju. Bija šī komiteja un strādāja, teikšu, diezgan labi. Arī šīs komitejas loceklis bija asociācijas valdes loceklis, kas mums šo informāciju arī sniedz. Turklāt es gribu teikt, kad viņš izbrauc uz šīm sūdzībām, bieži vien mēs braucam kopā, izbrauca un kaut ko arī saved kārtībā, ko tagad regulators jau nekad nebrauks. Pie kura? Tad, kad iedzīvotājs sūdzās tieši uz iedzīvotājs sūdzību. Šī komiteja tomēr strādāja, un tomēr iedzīvotāji bija apmierināti. Es uzskatu, ka sabiedrības ir jābūt pārstāvētam regulatorā. Es domāju, ka mēs varētu sarīkot vienu tikšanos un izdiskutēt tos iespējamos risinājumus, kas varētu būt, bet visdrīzāk mēs nebūsim tie gala lēmumu pieņēmēji šajā jautājumā, jo esošās struktūras un esošā normatīvā regulējuma ietvaros, kā es teicu, mums acīm redzot nav iespējas algot patērētājs, un īstenībā te gan varētu saskatīt zināmu interešu konfliktu, ja regulātors sāktu maksāt algu patērētāju interešu aizstāvjiem, vai patērētāju interešu aizstāvju uzticamību no tā pieaugtu. Diezin vai, tur ir jāsaprot, kā tas process strādā. Bet... Ginta Cimdiņa. Man ļoti maziņš komentārs pie šī visa. Ja mums ir regulātorā patērētāja tiesību aizstāvi pārstāvis, kas ir apmaksāts, tad mēs gribētu arī savējo. Jums droši vien ir lielāki muskuļi nekā patērētājiem tomēr. Pirms mēs dodamies diskutēt pie kafijas tases, es došu vārdu Aigai Grišānai noslēguma oficiālajiem vārdiem. Jā, tad tiešām vēlreiz liels paldies jums visiem, īpaši paldies regulātoram, ekonomikas ministrijai un tieslietu ministrijai, kas bija arī ar mums panelī, un arī liels paldies visiem pārējiem, kas pētījuma gaitā ar mums satikās, runāja un stāstīja par saviem redzējumiem un vīzijām. Tas, ar ko es gribētu noslēgt, manuprāt, ir tās pēdējā diskusija bloka, patiesībā tāds noslēgums, ko jau Dace teica, bet, manuprāt, pat tajos gadījumos, kad regulators tiešām nepieņem gala lēmumu, regulators pilnīgi noteikti ir tas, kurš var nākt ar savu ideju un mēģināt šo ideju izbīdīt tālāk, jo nav neviena cita, kurš to šajā nozarē varētu izdarīt, ne patērētāji, ne komersanti. Līdz ar to tikai strādājot kopā visiem un regulātoram pēc tam ejot un mēģinot šo ideju virzīt tālāk, lai jau tas kļūtu par likumdošanas aktu, mēs tiešām varētu izmaiņas kādas panākt. Un, manuprāt, iezīmējās šajā diskusijā vairāk arī tādi būtiski un lieli diskutējumi jautājumi, kur varbūt būs vairākas diskusijas ne tikai pie kafijas vai vairāk semināri, bet ļoti daudz dažādas tikšanās nepieciešams un droši vien atkārtotas, lai nonāktu pie kādiem kopējiem risinājumiem, gan attiecībā uz tarifu metodikām un kā tos uzlabot, gan uz tādiem jautājumiem. Un iezīmējās arī vairāk tādi mazi jautājumi, ko patiesībā, manuprāt, ja būtu grība, varētu atrisināt gan šo komercnoslēpuma jautājumu un šo iekšējās informācijas noteikšanas jautājumu, gan arī vairākus citus jautājumus par to pašu sabiedrības līdzdalību un informēšanu. Tā kā tas, uz ko es aicinātu, būtu uz turpmāku sadarbību, turpmākām diskusijām, turpmākiem semināriem un turpmākām sarunām. Un tagad es jūs visus aicināšu tepat ārā uz kafijas pauzi, kur varētu šīs sarunas un diskusijas arī aizsākties. Un paldies vēlreiz jums visiem. Paldies!